Noliecam galvu lēnām uz vienu pusīti, tā lai deguns skatās taisni uz priekšu. Tas nav pavērsts ne uz augšu, ne uz leju. Ausi tuvinam plecam, bet plecu neceļam pretī ausī. Un ar tās puses roku, kur ir noliekta galva, liekam pāri un viegli iestiepjam kakla daļas pretējā pusītē muskulatūru. Spiediens nav liels, mierīgi elpojam. Un izelpā drusciņi vēl var viegli paliekt galvu ar roku spēku uz leju un sajūtam pretējās puses iestiepumu. Vidēji tā turam 14 sekundes. Lēnām galvu iztaisnojam bez straujām kustībām. Tieši tāpat noliecam uz pretējo pusi. Ar otru roku atkal liekam uz pretējo ausi un viegli velkam uz leju. Mierīgi elpojam, izelpā drusciņu vēl iestiepjam. Šeit plecs ir atbrīvots. Lēnām atkal iztaisnojam, vēl vienreiz mainam uz pretējo pusi. Lēnām taisnojam, mainam. Lēnām taisnojam. Tad galvu pagriežam no sākuma pozīcijas aptuveni 45 grādu leģī uz vienu pusi. Nolaižam zodu lejā un tad ar tās puses roku no pakauša viegli stiepjam uz leju. Galvu it kā vilktu peduses virzienā. Jūtam pretējā pusē kakla daļas aizmugurītē vieglu iestiepumu. Tieši tas pats princips, mierīgi elpojam, izelpā drusciņu vēl mēģinam atslāpināt un iestiept un turam vidēji 14 sekundes. Lēnām taisnojam, pagriežam uz otru pusīti, nolaižam lejā un ar tās puses roku no pakauša stiepjam. Lēnām taisnojam, mainam atkal uz pretējo pusīti. Lēnām mainam. Un iztaisnojam.
Tad galvu noliecam lejā tā, lai zods ir kārtīgi pievilkts pie krūšu kurvja, un ar abām rokām no pakauša stiepjam uz leju. Elkoņi netiek turēti šādi sāniski augšā, bet tiek nolaisti priekšā lejā. Pleci ir atbrīvoti un atkal ar roku smagumu stiepjam galvu uz leju. Jūtam kakla aizmugurējā daļā stiepjošu sajūtu. Lēnām iztaisnojam. Un būs tieši tas pats vēl vienu reizīti. Šeit svarīgi atcerēties, lai noliekts ir tikai kakls, nevis visa mugura. Pārējā mugura ir taisna, tas attiecas uz visiem stiepšanas vingrinājumiem. Kamēr mēs stiepjam kakla muskultūru, tikmēr pārējā mugura ir taisna, noliekts tikai kakls. Un lēnām iztaisnojam.